Pa cik tādu dienu lietāju, tad man liekas, mums gribās mazrusciņu iepriecināt visus klātesošos kaut ko mazrusciņu priecīgāk, jā, ka kaut kas arī Liepājas sporta dzīvē mainās, un es domāju, noteikti mainās uz pozitīvo pusi. Tā kā gribam jums paziņot, jā, kad šodien ir situs tā stunda, jā, kad basketbola klubs biedrība Liepājas Lauvas parakst diezgan vēsturiski pirms mums dotā brīdī līgumu, jā, ar firmu Triobet, un tā rezultātā mūsu nosaukums sākot ar šo brīdi skanēs Liepāja Triobet. Ar šo nosaukumu mēs nesam savu dalību Latvijas basketbola līgā, kā arī Baltijas basketbola līgā, nesam kā savu, tā arī esošās sponsoru organizācijas, jā, nosaukumu. Nav noslēpums, ka visu iepriekšējos gadus, jā, mūsu ģenerālais, ja varētu saukt stratēģiskākais, jā, atbalstītājs, jā, ir Liepājas pilsētas pašvaldība, pilsētas doma, jā, tad dotā brīdī, kā ģenerāls sponsors, ir tieši Triobets. Ko tas mums varētu mainīt? Jā, droši vien daudziem gribētos uzdot tādu jautājumu, jā, parastā Latvijas praksi parādās kādam klubam kaut kādas iespējas ar lielākiem finanses piesaistes savotiem, tas nozīmē, ka komanda struktūrāli tiek pārveidota, jā, un viņā rodās daudz spēcīgi, varbūt tās viesspēlētāji vai dāri pašmājas spēlētāji. Nu, tad es varbūt tās nezinu, vai dāri iepriecināšu vai apbēdināšu, bet var pateikt to, ka, teiksim, iepriekšējā gada politika, kā mēs uzņēmām to kursu, jā, gadus 3-4 atpakaļ, kad sākām teikt, ka mēs vairāk vai mazāk spēlēsim ar Latvijā esošo sastāvu, jā, ar jaunajiem spēlētājiem un mēģināsim meklēt un rast kaut kādas iespējas, lai aug arī vietēja Liepainieki, jā. Pēc būtības nekas nemainīsies, jā. Esošais sastāvs, kā tāds kodols no vietējiem pašmāju latviešu spēlētājiem, protams, saglabāsies. Ir jautājums tikai par to, ka mēs varbūt tās pastiprināmies kādā konkrētā spēlētāju līnijā, bet tā jau ir tālākā dzīve, jā, ko mēs, teiksim, pats personīgi, jā, bet tas arī, teiksim, mazākais vai lielākais trenera amplua, jā, skatīties, jā, kāds izpildījums. Mūsu plāni tāpatās kā pagājušo gadu klubam paliek daļai nemainīgi. Mēs gribam cīnīties par četrinieku. Noteikti, jā, par četrinieku. Es zinu, ka šogad Latvijā šo plānu sev izvirzījuši ļoti daudz klubi. Ar jaunām ambīcijām sev pieteikusi arī Jēkabpils, ar kur mēs šodien tiekamies, jā. Skaitliski mēs esam lielāki, vairāk spēles. Nu, domāju, ka cīņas noteikti būs interesants. Mēs netaisamies griezt nevienam ceļu. Arī tā saucamajiem lielajiem klubiem, ne Ventspilī, ne Vefam, ja iepriekšējos gadus mēs to parādījām, kad varam viņiem iekosties, jā, un savu spēku arī parādīt, jā. Nu, visiem ir jāsaprot, ka tomēr līdz tam līmenim mums vēl ir ko augt un attīstīties, jā. Es nesaku to, kā nekad, bet dotā brīdī tas ir, protams, vēl ir grūti izpildāms, bet, nu, ar Triobet atbalstu, es domāju, ka mums izdosies, jā, šo mazo starpību, viņu vēl samazināt mazāku, jā. Kā zināms, jā, šodien mums jau spēlē pirmo reizi debitēs, jā, papildinājums, jā, jauns spēlētājs, jā, kurš ir kā uzbrucējs Donovans Moris. Protams, nu noteikti šodien no viņa nevar, kad pirmā spēlē gaidīt uzreiz, ka viņš gādīs kaunus. Jāņem vērā to, ka viņš tomēr tikai nesen ir ieradies, vēl pilnībā nav nec aklimatizējies, nec arī varbūt aprāts, teiksim, ar komandas spēles stilu darbību, jā, un visu apkārtējos atzīves spektru, jā, bet, nu, ļoti ceru, ka, teiksim, šoreiz, nu, mēs būsim arī trāpījuši, tāpat kā iepriekšējos gados, teiksim, s tiem pašiem iespēlētājiem, jā, kas varēja ļoti radikāli, jā, mainīt komandas spēles stilu un kļūt par līderiem savā komandā, jā. Ja pagājušā gadā tas bija Džošua Maijā, jā, kurš dotā brīdī spīd arī Ukrainas līgā, tad iepriekšējos gados tas bija gan Mičels un Koldvels, jā, nu, šis ir viens no tiem, jā, arī, kas to varētu darīt, jā. Nu, droši vien, ka daudziem liekas, kur tā nauda paliks, jā, ko, teiksim, piešķirs Triobets, jā. Savā ziņā, ņemot vērā, ka viss dzīves apstākļi paliek vien dārgāk, jā, nu, īstenībā tas viss mums ļoti atvieglo arī viss sadzīvisko, teiksim, to pusi, jā. Tā kā viss tiks ieguldīts atpakaļ, jā, tīri komandas eksistēšanā, komandas darbībā, jā. Un ceru, ka, nu, tiešām tas ir tas sākums, jā, lai Liepājas basketbols varbūt nostātos jau uz citas statikas, jā.
ņemot vērā to, ka tādu mazu, teiksim, ievadu es esmu pateicis, būtu tas priekšlikums mums ar Trijovētu pārstāvu parakstīt mūsu līgumu par sadarbību un tālāk pāriesim pie nākamām lietām. Ņemot vērā visu tālākos apstākļus, mums drusciņi arī tā situācija, ka dotā brīdī pamainīsies arī tas esošais logo, kāds viņš ir bijis. Jūs zināt, ka teiksim, mūsu Liepājas lauva simbolizē savā ziņā tikai arī pilsētas simbolika, jā, kā lauvu. Un tad tagad, teiksim, kopumā viņš šajā sezonā izskatīsies šādā veidā. Kā pamats paliek Liepājas lauvā un tālāk viens no visgalvenākais dotā brīdī ģenerālsponsors Trijovets. Tagad es domāju, ka ir pienācis laiks un vārds mūsu ģenerālsponsoram.